Sveiki, man sauc Zāns Titovs, esam Titova laboratorijas YouTube kanālā. Kontrolēt dokumentus, cilvēku atrašanos šeit, kā viņš šeit ierodas. Parunāsim par lietām, kas ir interesantas, svarīgas, nozīmīgas, smieklīgas, jautras, visādas. Lieciet laikus, abonējiet. Sākam! Trumps, Ukraina, protams, saprast, teiksim, politiku, Amerikas politiku, Trumpa politiku, vienkārši ļoti sarežģīti, praktiski neiespējami. Trumps var spēj dienas laikā mainīt tos noteikumus un runas tā, ka saprast neko nevar. Bet pēdējais, ko viņš ir pateicis, ka viņš uzskata, ka Amerikā ir jāļauj Ukrainai bombardēt Krieviju un uzbrukt Krievijai arī Krievijas teritorijā. Kas līdz šim ir jaunums, jo tāpēc, ka bija ierobežojumi ieroču izmantošanā, tā kā izskatās, ka Trumps, viņš kā vienmēr pārmet Baidenam, ka Baidens pie visu vainīgs, ja Trumps būtu prezidents, tad kara nebūtu, un Baidens nav ļāvis uzbrukt Krievijai, bet tagad Trumps tā kā ļauj Krievijai. Jebkurā gadījumā, visi ir noguruši no kara. Visi neko vairs nesaprot. Cerēsim, ka kaut kāds miers iestāsies. Kāds viņš būs, to neviens nezina. Bet jebkurā gadījumā vēlam Ukrainai uzvaru. Bet mēs parunāsim par lietām, kas ir svarīgas mums. Ratnieks. Edvards Ratnieks, vicemērs, ir pagājušajā nedēļā paziņoja ultimātu nelegāliem imigrantiem. Viņš dod mēnesi laika, lai tie nelegālie imigranti pazūd no Latvijas. Ja nepazudīs mēnešu laikā, tad Ratnieks visus te izdzenās. Pašvaldības policija sāks strādāt un visus dzenāt un tā tālāk un tā joprojām. Kas ir interesanti, ka vienas pilsētas vicemērs iedomājas, ka viņš ir tāds, dzenētājs, ka viņš varēs ar pašvaldības policiju dot viņai rīkojumus, cits starpā es pat nezinu, cik tas leģitīmi, ka vicemērs dotu pašvaldības policijai kaut kādus rīkojumus izdzenāt nelegālos imigrantus. Es esmu par to, lai cīnītos ar nelegāliem imigrantiem, kā man teica viens robežsardzes pārstāvis, tad sakne jau neslēpjas tur. Sakne slēpjas tajā, ka ļoti daudz nelegālie imigranti iebrauc šeit legāli, viltojot pārakstus, un tur ir drīzāk migrācijas dienesta neizdarības, nekā tur tās, kā viņš vismaz teica, ka Baltkrievijas robeža atpūšās. Daudz vairāk nelegālo imigrantu iebrauc lidostā, Rīgas lidostā. Tā kā legāli, bet ar viltotiem dokumentiem. Tā kā es domāju, ka Ratnieka kunga teiksim tāda, es pat nezinu, varbūt Saeimas vēlēšanas tuvojās, tāpēc viņš tik aktīvs ir palicis, varbūt viņš pretendē uz Saeimas deputātu mandātu. Jebkurā gadījumā ar nelegāliem imigrantiem jācīnās ar legālajām metodēm un pareizi, un nevis ar kampaņu veidīgi, es tagad te visus. Jebkurā gadījumā būtu interesanti parunāties ar Ratnieku. Man interesē tava cīņa ar nelegāliem imigrantiem. Jā. Saki man lūdzu, vai teiksim tā, pašvaldības mēra vietnieks ir tiesīgs iesākt to, ko tu iesāki? Kāpēc, lai mēra vietnieks nevarētu vadīt procesu pašvaldībā? Bet tieši cīņā ar nelegāliem imigrantiem. Vai tur nav vairāk robežsargi? Ko nozīmē vairāk? Tad, kad pašvaldības policija konstatē nelegālus imigrantus, tad tie tiek nodoti valsts robežsardzei. Tā kā mēs redzam, ka ļoti aktīva vēlme ar to cīnīties iekšlietu ministrijai šobrīd nav, tad mēs esam uzsākuši no savas puses veikt šo te pirmo soli. Bet jūs pagājušajā gadā esat konstatējuši 23 nelegālos. Jā. Tas nav daudz pa maz? Tas ir, manuprāt, tas ir tik, cik ir sanācis. Bet es domāju, ka tā problēma jau ir plašāka. Tur jau nav stāsts tikai par nelegālo imigrāciju, tā ir arī par legālo. Un otrkārt, kāpēc par legālo? Tāpēc, ka tad, kad viņiem beidzas kaut kāda uzturēšanās
atļaujas nosacījumi vai termiņi, tad viņiem ir jābrauc prom, bet viņi nebrauc. Skaidrs, bet kādā veidā tieši Rīga var izdomāt, ka tie nelegālai emigranti ir izraidāmi? Nē, Rīga nevar, es vēlreiz atkārtoju, bet sakot, Rīgas pašvaldības policija tik līdz konstatē šādas personas, tā viņas nodod robežsardzei. Bet tā kā mēs redzam, ka iekšlietu sistēma nav ļoti aktīva šajā lietā, tad mēs redzam, ka to pirmo soli šobrīd jāspēr ir mums. Ok. Tu savā personā devi mēnesi laika, lai tie cilvēki atrisinātu tās problēmas, vai ne? Jā. Kāpēc tieši nelegāli imigranti? Kāpēc jūs nevarētu teikt mēnesi dodam kabatzagļiem, lai viņi vairs nezog, lai ierēģi vairs neņemtu kukuļus, lai laupītāji... Mēs redzam visu problēmu, kas te notiek valstī, kas notiek Rīgā, kas notiek Eiropā. Tas viss ir kaut kādā veidā. Mēs redzam, ja mēs tagad neko nedarīsim un sāksim nodarboties ar kaut kādām ikdienišķām lietām, tad piedod atvaino, bet tas viss te visu pārņems. Tas tomēr ir, ministru un valdības lēmums, nevis pašvaldības. Klau, manuprāt, tam vajadzēja sen būt izdarītam no valdības un ministru līmenī, bet tu redz, ka nekas nenotiek. Tāpēc es saku, mēs uzņemamies pirmā soļa iniciatīvu šobrīd, lai izkontrolētu un lai nodotu viņus robežsargiem. Un tālāk, tad, lai šīs oficiālās iestādes no valsts puses, kas ir atbildīgas par tālāko procesu, dara savu darbu. Protams, ka tam bija jābūt izdarītam valsts līmenī. Protams, tu redzi, ka tā pasivitāte un nekā nedarīšana novedus pie tā, ka tur ir absolūta vienaldzība un mums ir jārīkojas. Tieši tāpēc. Tieši kā jūs taisaties rīkoties pēc mēneša? Pēc mēneša mēs veiksim reidus, un reidos tiks konstatētas šīs personas un nodotas robežsargiem. Reidos patreizējā brīdī robežsardze jau veic tos reidus. Arī ar robežsardzi jau šobrīd notiek sadarbība, arī iepriekš ir notikusi sadarbība, arī tādā veidā ir atklāta nelegāli visādi. Ratniekus, tev neliekas, ka tas tāda darbības imitācija? Jo? Darbības imitācija. Jo? Kāpēc? Tāpēc, ka mēs viņus ķersim un nodosim robežsargiem? Nē, tāpēc, ka pagājušajā gadā jūs nošķērāt 23 cilvēkus. Ko nozīmē noķērāt? Toreiz nebija plaši reidi, nebija pa visām malām cilvēku. Pašvaldības policija, jums ir tādas tiesības dot pašvaldības policijai tādus rīkojumus? Pašvaldības policija ir domes struktūra vienība un vicemērs atbild par strateģiskajiem jautājumiem, strateģiski tātad pārauga šo institūciju. To nosaka domes nolikums. Līdz ar to jums ir tiesības dot pašvaldības policijai tādus rīkojumus? Es esmu viens arī no 60 deputātiem, un es varu iniciēt jautājumus, kas ir aktuāli rīdzinieku drošībai, un es to turpināšu darīt. Tas skaidrs. Tieslietu sistēma iepriecināja bijušais ģenerālprokurors Stukāna kungs. Stukāna kungs zaudēja amatu, tāpēc, ka viņu Tieslietu padomu neieteica pārvēlēt par ģenerālprokuroru. Kancelēja tur visus tos 3 kandidātus, ieskaitot Stukāna kungu, un izsludināja jaunu konkursu. Kā pa brīnumu Stukāns pēkšņi saka, es tomēr piedalīšos nākamajā konkursā. Un tas ir tik smieklīgi īstenībā. Tev Tieslietu padomu saka, nē, tu nedari. Pēc 2-3 mēnešiem tu skaidri, es vēlreiz mēģināšu. Tas man atgādina tikpat smieklīgi. Kaut arī Kazāks, atcerieties, vēlēja bankas prezidentu. Kazāku nolēma tā kā kancelēt. Pa priekšu viņš tika izbīdīts, tad kancelēja, nolēma, ka tā kā nē. Un pēc kāda brīža, labāk tomēr lai tas Kazāks. Un vēl viena smieklīgākā lieta, kas man patīk Latvijas politikā, salīdzinot, ar Stukānu un visiem pāriem, Zatlerkungs. Zatlerkungs pieņem lēmumu atlaist Saimu, izsludināt referendumu, bet Saima eksistē to laiciņu līdz referendumu. Un
ignorējot jebkādu veselo saprātu, Zatlers saka, atlaistais Saeimai, kurai viņš personīgi ir izteicis neusticību par to, ka viņi tur neizdevuši Lesaru tiesāt, lai viņa viņu vēlreiz ievēl pa prezidentu. Nu, kur tur ir veselais saprāts? Līdzīgi ar Stukānu. Bet tieslietu sistēma arī nebeidz iepriecināt. Ir tāds deputāts bijušais Znotiņš. Un Znotiņš pirms gadiem 2 iedzēris kāpņu telpā, sakāvās ar kaimiņu. Nu, nevis ar Artusu, bet ar savu kaimiņu. Un tad viņš tur sociālos tīklos izplatīja, ka Krievs viņam ir uzbrucis un viņš tur pret okupantiem cīnījies. Kaut arī video parādīja, ka viņš pats ir iedzēris un pats ir vainīgs. Viss būtu sūds, sīks gadījums. Bijušais deputāts sakājās ar kaimiņu. Bet tieslietu sistēma 2. gadu ņēmās ar šo jautājumu, un kaut kad oktobrī tur atkal būs nākošā sēde, un tad visi varēs atkal tur kaut ko, veselais saprāts saka, ja 2 cilvēki sakaujās, tas ir sīkais huligānisms, iedodiet vienam 15 Znotiņam 15 diennakts un 30 diennakts, nezinu, kaut kādas sabiedriskos darbus un miers. Nenoslogojiet tieslietu sistēmas 2 gadus. Tas taču ir absurds. Tā nav nekāda kosmosa tehnoloģija, lai saprastu, ka ja 2 cilvēki sakaujās, tad viens ir vainīgs un tad to vienu ātri soda un miers. Stukānam par to būtu jādomā, bija jādomā. Viņš ir izdienas pensijā, tagad viņš atgriezīsies samatā, tad viņam pirmais darbs būtu beidzot tikt galā ar Znotiņu lietu. Un Kariņa lietu, kur arī vēl nav aizgājusi līdz. Stukāns cits starpā teica, ka Kariņa lieta, tur mazāk pa gadu, un Kariņa lieta viss būs kārtībā. Tur aizies, jau ir 2 gadi, un vezums stāv uz vietas. Ejam tālāk. Paldies, ka jūs skatāties, lieciet laikus, abonējiet, komentējiet manus stāstus. Mēs esam jau pār 7000, ejam tālāk uz abonēšanu, es domāju 7100, tad vajadzētu 7500. Būtu forši. Un, ja ir iespēja ziedot naudu, tad atbalstiet man arī finansiāli. Tas man vienmēr palīdz. Ejam tālāk. Savdabīga lieta ir par pašvaldību vēlēšanas beigušās, un pašvaldību vēlēšanās tagad ir jaunums. Visiem mēriem un izpilddirektoriem un, laikam, vicemēriem arī jāsaņem ir pielaida valsts noslēpumam. Un man ir izbrīns par ziņu, varam skaidro, kādēļ viena pašvaldība nav prasījusi pielaida valsts noslēpumam. Kas būtu, neskapēc nav prasījusi. Labi, bet jautājums ir par to, Varams nesaka, kurai pašvaldībai. Tas atkal ir kā vienmēr noslēpums. No visām Latvijas pašvaldībām viena pašvaldība nav paprasījusi mēram pielaidu noslēpumam, bet Varam saka, mēs esam nosūtījuši vēstuli ar aicinājumu to izdarīt. Tāpat Valsts drošības dienas informējas Varam, ka savas kompetences ietveros var veikt tālākas darbības. Mīļie cilvēki. Pirmkārt, labi, mans uzskats par valsts noslēpuma pielaidi mēriem, manuprāt, ir absurds. Tas ir tā kā, bet, ja jūs pieņemat likumu, tad izdariet tā, lai tomēr veselais saprāts uzvar un jūs to likumu pildat. Ja ir kaut kāda pašvaldība, kas mēnešu laikā nav izdarījis to, kas likumā ir paredzēts, tad ir jābūt kaut kādai rīcībai, nevis stāsti par to, ka lūdzu mums atsūtiet. Es nezinu, kas tā par pašvaldību. Tas, ka tas ir noslēpumainā pašvaldība, tas ir vēl jau vairāk dīvaini. Es nepieņemu pat tos cilvēku, teiksim, datu neizpaušanas, kad viss tās ziņas tāds un tāds X cilvēks ir notiesāts par to un to, bet kas tas par cilvēku neskapēc ir noslēpums. Bet ja šeit pašvaldība nepilda likumu, mīļie cilvēki. Ejam tālāk. Lieciet laikus, abonējiet, komentējiet, runājiet. Ja ir iespēja atbalstīt mani finansiāli, būšu ļoti pateicīgs. Mazās, jancīgās, interesantās lietas, un tas ir lietas, ko es nesaprotu. Švinka, kas mums ir satiksmes ministrs, pieņem darbā komunikācijas speciālistu. Pressekretārs, kaut kas tāds. Un tas pressekretārs pēc nedēļas atstāja darbu.
Man ir jautājums progresīviem. Kā jūs tur organizējat to darbu, ka jums cilvēks noturās darba vietā 1 nedēļu? Tas nav kaut kas pareizs. Mazs, nieciņš, vispār bez komentāriem. Nezinu, kas tas par cilvēku, kā viņi tur sauc. Butāns. Nezinu, kas ir butāns. Viņa vietā ir pieņemts kāds cits cilvēks, kas ir redaktors Teātra Vēstnesim, nodarbojās ar mākslu, kultūrnieks. Kāds viņam sakars ar satiksmi? Labi, profesionāls, protams, var vadīt komunikācijas jebkurā nozarē, bet, jā, progresīvie ir atsevišķs stāsts. Ejam par progresīviem. Progresīvie un Rīgas namu pārvaldnieks. Parunāsim par to. Tātad, Rīgas namu pārvaldnieks. Budžets kaut kur ap 80 miljoniem, pārvalda īpašumus, daudz un dikti. Un interesanti ar tiem cilvēkiem ir runāt. Kāpēc? Man liekas, ka tādiem cilvēkiem, kā Rīgas namu pārvaldnieku vadītājiem, vajadzētu sēdēt klusi, lai neviens par viņiem neko neuzzina, tāpēc, ka tikko par viņiem uzzina, tā man uzreiz ir manas proletariāta sašutums. Cilvēki grib mainīt zīmolu par 100 000 eiro. Kāpēc viņi to grib? Tāpēc, ka viņi grib izplatīties, viņi grib izplatīt biznesu. Pašvaldības uzņēmumam, manuprāt, ir jāveic funkcija, ko viņš dara Rīgā, bet izplatīties un konkurēt ar privātiem viņam nevajag. Jo privātie ir tie, kas attīsta uzņēmējdarbības vidi. Savukārt pašvaldības uzņēmumi, protams, ar savu pašvaldības aizmugurī, un viņi, protams, ir spējīgi dempingot un nesevišķi labi pārvaldīt īpašumus. Piemēram, mans īpašums, es ar lielu prieku, mēs visa tā māja ar lielu prieku atdalījās no pārvaldnieku, bet klausīties to cilvēku stāstus par to, ka viņu 100 000, 111 000 gada alga ir adekvāta, un tas, ka viņi ir lielāka par prezidenta algu, ir normāli. Vienkārši prieks klausīties. Pārunāsim par jūsu atalgojumu un visas valdes un padomas atalgojumiem. Vai jums nešķiet, ka ja jūs saņemat 111 000 gadā, kas ir nedaudz vairāk nekā valsts prezidents, ka tas ir adekvāts atalgojums? Protams, ka man šķiet, ka tas varētu būt arī lielāks, jo daudzās citās kapitāla sabiedrībās ir pat 2 reizes lielāka atalgojuma valdēs, un līdz ar to es neuzskatu, ka tas ir kaut kāds super ekstra liels un salīdzinājums ar prezidentu jau nav korekts, jo prezidentam toties pēc tam, kad viņš veic savu darbu, tad viņam tur visu, ko apmaksā, viņš ir faktiski uz mūžu nodrošināts. Šeit ir savādāk. Jebkurā dienā var atlaist un viss beidzās. Tā kā tas ir normāli vadītāja atalgojums, tā ir, un tas nav absolūti nekādā gadījumā lielākais ne Rīgas kapitāla sabiedrībās, ne arī valsts vispār. Jūs tā domājat, ka noteiksim tāds Rīgas namu pārvaldnieks, kas saņem jūs kā valdes priekšsēdētājs 111 000, ir ok? Es domāju, ka es jau to nesņemu visu uz rokas, tas ir algas papīrs, tie vēl nodokļi atvalkās. Jā, un vēl liela daļa nodokļus valsts maksā par jums sociālo apdrošināšanu, vai ne? Protams, jā. Pensija nebūs slikta, vai ne? Jā. Sakiet, lūdzu, jums palielinājās administratīvās izmaksas apmēram par 15% salīdzinot 23. 24. gads? Nē, nepalielinājās gan. Par 80 000? Nē. Kā nē? Beidziet, jūs taču savu gadu pārskatu lasat. Administratīvās izmaksas pret apgrozījumu, to jau pret apgrozījumu. Protams, mums arī apgrozījums. Nē, administratīvās izmaksas viņas vai ir, vai nav. Viņas ne pret kādu apgrozījumu neatiecās. Administrācijas izmaksas tātad bija 5 400 000, 24. gadā 6 200 000, plus 800 000. Jā, tāpēc, ka mēs ieskaitām arī pārdošanu. Mēs izveidojam pārdošanu. Administratīvās izmaksas nav pārdošana. Ko jūs man stāstāt? Tur administratīvās izmaksās viss, kas jau paskatīt. Cits uzņēmums tur visādi brīnumi ir. Katrs jau skaidrs. Es jau uzliku kaut kas. Es par jūsu uzņēmumu. Nevajag uz citiem vēl. Tas, ka citiem ir vēl vairāk, ir ok. Un sakiet, lūdzu, tie pārējie valdes locekļi, kas arī saņem nedaudz vairāk nekā valsts prezidents, ir okay, arī ir labi, ja?
Nu, tāds atalgojums ir noteikts gan politikā, gan arī pašvaldībās tāds ir. Nu, īstenībā, teiksim, politikas veidotāji parasti saka, ka teiksim, cilvēkiem, kas ir, ka viņiem tā kā būtu jāsaņem drusku mazāk nekā valsts prezidents vai ministra prezidents. Nē, tādu stādījumu es jau teicu, valsts prezidents nevar salīdzināt, tas ir nekorekti. Tas ir nekorekti. Tas nav korekti. Labi. Sakiet, lūdzu, jums ir dienesta mašīna? Jā, ir. Un jūs iepirkāt vēl 12 vieglās automašīnas? Mums ir ļoti daudz darbinieku, kas lieto mašīnas, ne jau vadītājiem. Kāpēc jums ir vajadzīga dienesta mašīna? Tāpēc, ka mums ir objekti ļoti daudz. Jūs taču objektos nestrādājat. Jūs taču strādājat kabinetā, vai ne? Nē, es apmeklēju darbinieku. Apmeklēt jūs varat, ko jūs gribat, bet darba lietās taču jums nav jābrauc uz nama pārvaldi, jāpārbauda sētnieku darbs, vai ne? Protams, ka ir. Jāpārbauda sētnieku darbs? Ne jau tā ikdienā jau pārbauda, bet protams, ka man ir tāpēc ir vajadzīga dienas mašīna. Cik tad dienas mašīna izmaksā? Nezinu. Painteresēties daudz. Nav daudz. Labi. Bet par ko jautājumu? Kāpēc jūs tagad tā? Kur ir problēma tieši? Problēma ir tāda, ka es vienkārši uzskatu, ka Rīgas nama pārvaldnieks mēģina nodarboties ar biznesu, kur viņam nevajadzētu nodarboties. Es uzskatu, ka... Katram ir tiesības uzskatīt. Paldies jums. Jebkurā gadījumā šeit cilvēki ir, teiksim, manā skatījumā viņi vienkārši ir pārēdušies. Vienkārši viņi nesaprot, ko viņi dara. Viņiem ir dienesta mašīnas, viņiem sētnieki jāpārbauda, viņiem ir 111,000 alga, ne tikai viņiem tur valdes locekļiem apmēram tādas pašas lielākas algas nekā prezidentam, un tas ir normāli. Cits starpā, kā jūs teicu, administratīvās izmaksas pieaug pa 15%, arī normāli. Es atvainojos. Veselais saprāts saka, ka šeit viņš ir atpūties. Un liels prieks par Mana balss. Mana balss portālā vāc parakstus par to, lai kapitāla sabiedrība, valsts un pašvaldības kapitāla sabiedrībām nebūtu tik lielas algas. Kaut arī es esmu skeptisks par Mana balss kā tādu, bet man šķiet, ka ja jau valsts netiek galā un viņiem tiešām tie menedžeri ir tik pārtikuši, tad varbūt ir tiešām, tad tautā jāsaka savs vārds. Ja Rīgas domas pašvaldība to nevar izdarīt vai valdība to nevar izdarīt. Jebkurā gadījumā es nedomāju, ka Rīgas nama pārvaldnieka algas ir adekvātas. Tas ir mans viedoklis. Ja jūs tam piekrītat, lieciet laikus, abonējiet, komentējiet, runājiet, ejam tālāk. Paldies par atbalstu, skatāties. Man iepriecināja Mana balss jauna akcija. Tas portāls ir jautrs. Tagad viņi vāc parakstus, lai atjaunotu iepriekšējo alkohola pārdošanas kārtību. Mega svarīga problēma Latvijā. Principā jums neļaus samelot neviens alkoholiķis. Alkoholiķis atradīs iespēju nopirkt alkoholu jebkurā brīdī, kad viņiem to vajag. Un tas, ka ir samazināts laiks, manuprāt, ir pareizi. Tas samazina kārdinājumu un tā tālāk un tā joprojām. Teiksim, man šķiet absurds, varbūt pat ne laiks, kad tiek pārdots alkohols, bet gan teiksim, uzpildes stacijās, kur piebrauc šoferi, tiek pārdots stiprais alkohols un vājais alkohols arī. Tas, manuprāt, ir absurdi. Kārdināt to nabaga šoferi, lai viņš nopērk šmigu, manuprāt, nav pareizi. Un kaut kādi stāsti par to, ka mazie lauka veikaliņi aizvērsies un bankrotēs, tāpēc, ka viņi nevar pārdot alkoholu pēc 8 vakarā. Es negribu tam ticēt, ka visa lauka mazā tirdzniecība tiek uzturēta no tā, ka viņi pārdod šmigu pēc līdz 10. Manuprāt, tur nav nekāda veselā saprāta. Jebkurā gadījumā, kā jūs teicat, tie cilvēki, kas gribēs atradīs. Savukārt, samazināt kārdinājumu un samazināt pārdošanas laiku, manuprāt, ir tikai un vienīgi pareizi. Lieciet laikus, abonējiet, komentējiet, runājiet un, ja ir iespēja, ziedojiet.
Interesants stāsts LMT, TET. Nu, teiksim tā, kā jau es biju paredzējis. Protams, ka viss tas sāls ir tajā, ka mums vajag tagad konsultantus. Kas notiek ar LMT un TET daļu pārdošanu? Vispār nekas nav skaidrs. Kaut kāds Latvijas Energo, tur kaut kādi cilvēki, kaut kur tur iesaistās. Cilvēks stāsta, ka nu jā, vai taisnība, ka tas TET un TLS daļa maksā apmēram 500 līdz 600 miljoniem. Mēs par to nevaram teikt, bet jūs pēc gada pārskatiem paši varat secināt. Es nevaru neko secināt, esmu stulbs tajā ziņā. Bet nu, tad pasakiet godīgi, nu, apmēram, cik tā lieta maksā pēc tiem jūsu teiktiem gada pārskatiem. Jebkurā gadījumā es nesaprotu, kāpēc kāds valdes, padomes, valdības pārstāvis pārdod manu mantu, kas pieder man, proti visiem nodokļu maksātājiem, es domāju, TET un Latvtelekom. Kāpēc ir tā pārdošanas cena vai pirkšanas cena ir baigais noslēpums? To zina valdība un to zina Tēlija. Vienīgais, kas to nezina, esmu es un visa tauta. Nu, vai tas nav drusku absurdi? Galu galā. Kaulēties, protams, ka tādās lietās droši vien vajag, var un tā tālāk, bet aptuveni cenu gribētos zināt, gribētos saprast, kāpēc mums ir jāpērk no Zviedriem pa 500 miljardu īpašums un tad mēģināt viņu pārvaldīt, ņemot vērā mūsu Latvijas pieredze pārvaldīt valsts uzņēmumus, kas ne sevišķi ir veiksmīgi, tad es to neredzu nekādu sapratni. Un tad ir kaut kāds strateģiskais investors, kas pēkšņi parādās, kuram neskapēc būs 25%. Gribētos skaidrību un veselo saprātu. Lieciet laiku, abonējiet, ejam tālāk. Jebkurā gadījumā Zviedri, Tēlijas Zviedri pērk patronu rūpnīcu. Jebkurā gadījumā mēs esam drusku, neskatoties uz visu karu Ukrainā, mēs esam drusku drošāki, tāpēc, ka Baltijas jūra ir NATO iekšējā jūra, ir iestājušies NATO gan Zviedri, gan Somi. Lai cik tas jocīgi nebūtu, lai cik nebūtu saspringta starptautiskā situācija, visas Gazas, Izraēlas, Ukraina, bet mēs varam būt drusku justies drošāki. Man tā šķiet. Paldies, ka jūs skatāties, lieciet laikus, parunāsim par jūsu komentāriem. Titev kungs, kudaņisti ģeņģi, kāds ir plāns vai padomā ir jau turpmākie soļi? Es te redzu 3 variantus. Pavērot ziedotāju pulku līdz brīdim, kad šis būs sevi uzturošs pasākums, dibināt politisko partiju, pārdot savu auditoriju jau eksistējošai politiskajai partijai. Nu, paldies, ka jūs nodarbojaties ar to, ka domājat, ko man darīt ar manu kanālu. Mans kanāls ir mans hobijs. Man viņš pagaidām, es viņu varu pavilkt un es velku līdz brīdim, ka mēs vairs nevarēšu to izdarīt. Bet es netaisos pārdoties nevienai partijai, netaisos dibināt politisko partiju. Man patīk nodarboties ar to, ar ko es nodarbojos, proti komentēt politiskos procesus jau gadus 30. Es to daru. Sveiks! Kad cilvēki sapratīs un kā ieskaidrot, kad nedrīkst balsot par vienotību? Vēlēšanas nav tālu. Ir daudz cilvēku Latvijā, kuriem nestrādā smadzenes, un arī daudzi saņem izcils naudiņas un labas darba vietas, jo ir jaunajā vienotībā. Kurš atteiksies? Tāpat Ciliņš stāv un krīt par Kariņu, kurš joprojām cenšas turēt politiskos grožus savās rokās caur Ciliņu. Nezinu, vai Kariņš tur politiskos grožus, man šķiet, ka nē. Jebkurā gadījumā Ciliņas tukšmuldēšana tiešām jau ir līdz šejienai. Jau stāsti par to, ka mēs te cīnāmies visjautrāk. Bija samērā jautrs Dombura raidījums trešdien. Un Ciliņa joprojām stāsta, ka, redziet, mēs te 150 miljonus ietaupīsim, un tas ir tik sarežģīti un grūti, un 3 gados 450 neskatu. Un man tāds iespējas, ka Ciliņa uzskata mūs par idiotiem pilnīgiem. Pilnīgiem absolūtiem idiotiem. Nu, labi, Ciliņa saņem drusku vairāk nekā Rīgas nama pārvaldnieks. Rīgas nama pārvaldnieks saņem 111 000, Ciliņa 126 000 gadā. Bet 150 miljoni ir mazāk nekā 1% no budžeta. Lai jūs saprastu, katru gadu šī valdība plāno aizņemties 2 miljardus katru gadu klāt. Tagad, manuprāt, ir kaut kādi 20 miljardi parādā, būs 28 pēc 4 gadiem. Var sakot,
faktiski budžets palielinās, nevis samazinās. Nav tā, ka šogad ir apmēram 17 miljārdu budžets, mīnus 150. Nē. Budžets būs apmēram 21 miljārds. Nē, laikam 21 nebūs, es pat rakstu 19 plus mīnus. Līdz ar to ir pieaugums, nevis samazinājums, bet mums ir mēģina iesaistīt, mēs te mēģinām te 1% samazināt. Smieklīgi. Bet, no otras puses, ko lai saka, jaunā vienotība ir jaunā vienotība. Ar jauno vienotību ir nobalsojuši tik daudz cilvēku, cik ir nobalsojuši. Patīk jums tā sistēma, nepatīk, tā ir demokrātiskā sistēma, un daudz cilvēku uzskata, ka jaunā vienotība, es domāju, ir mazākais ļaunums. Tas iet caur to, ko lai dara. Tāda mums ir Latvija. Ja kāds grib, lai dibina jaunu partiju. Tie, kuri strādā pašvaldībās, ir ļoti lojāli vienotībai, un to darboņu ir ļoti, ļoti daudz. Tā demokrātija strādā. Ja cilvēki grib atbalstīt vienotību, tad viņi atbalsta vienotību. Ja viņi grib atbalstīt Šleseru, viņi atbalsta Šleseru. Ja viņi grib atbalstīt Rosļikovs, viņi atbalsta. Starp citu, Rosļikovs ir kļūst galīgi jau pretvalstisks. Viņš tādas lietas nes, ka, kauns klausīties. Par slimības lapām. Grib publiskot slimību lapās diagnozi. Vai tad ir tā, ka slimības lapas izraksta godprātīgi? Nebūs tā, ka tomēr daudz ir simulanti un ārsti to akceptē. Te ir jāstrādā kādu mehānismu, kas liek ārstam raustīties par savu lēmumu. Tad atkrīt sūdzēšanās un pārbaudas ierosināšanas process. Ārsti paši sāks raustīties, izrakstīt feikās lapas. Kā jums visiem ļoti gribās, daudziem, labi, ne visiem, visu kontrolēt, visu pārbaudīt. Nedodies, ka kāds ārsts kaut ko ne tā izrakstīs, bet iedomājieties ārsta atbildību. Ja viņš uzraksta, ka jūs esat vesels, jūs aiziet uz darbu un nomirstat tur. Un tad ir ārsta atbildība, jo viņš neizrakstīs slimības lapu. Liekas, ka tas arī ir jocīgi. Jebkurā gadījumā visu laiku draudēt ar ārstiem, ar kaut ko, visu mēģināt kontrolēt, tas ir tik sociālistiski, un mēs tiešām esam tik sociālistiski, no tā rodās arī tāda Rīgas nama pārvaldnieka vēlme paplašināt savu darbību, tāpēc, ka viņiem vajag dienesta mašīnas, jaunas valdes locekļus, teiksim, tagad ir 3, paplašinās kaut kāda darbība, varēs 4 uztaisīt. Peļņas, cits starpā, viņš ir Rīgas nama pārvaldnieks kaut kur muldēja par to, ka viņam ir peļņa. Peļņa viņam ir neliela. 80% no peļņas viņam ir jāizmaksā Rīgas domē, un tie ir apmēram 4 miljoni uz 80 miljonu budžeta fonda. Tas nav daudz, tas ir mazāk nekā administratīvās izmaksas. Paldies, ka jūs skatāties. Lieciet laikus, abonējiet, komentējiet, atbalstiet ar ziedojumiem, ja mums tāda iespēja ir. Tiekamies nākamnedēļ.